Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Pie mums šodien viesojas Viesturs Meikšāns. Labdien, Viestur! Sveiki, sveiki! Viesturs ir profesionāls teātra un operas režisors, un viņš ir arī dibinājis runas skolu, kas palīdz daudziem no mums profesionāli uzstāties un būt atvērtākiem publikas priekšā. Un interesants ir fakts, ka Viesturs gadus 20 atpakaļ ir strādājis arī par auditoru, un līdz ar to es domāju, ka viņam ir diezgan viegli iejusties mūsu auditoru kurpēs. Un šodien mēs ar Viesturu runāsim par to, kā pārliecināt, ko saka mūsu ķermeņa valoda un kā vadīt interviju. Un Viesturu sāksim tad ar pirmo jautājumu. Kas tad ir intervijas veiksmes atslēga? To mēs redzēsim šīs intervijas laikā droši vien, vai ne? Labas intervijas veiksmes atslēga. Arī ļoti svarīgi ir kāda veida intervijas. Mēs esam tagad tādā podcastu studijā, mēs varam, piemēram, arī ar jums pastaigāties pa mežu, un tā arī būs intervija, un tur būs pilnīgi savādāka tā dinamika starp viesi un starp intervētāju. Bet, ja godīgi, mēs varam nedaudz pašpikot no Oprahs Winfrey, kas, manuprāt, ir viena no jaudīgākām intervētājām, un viņas, manuprāt, tas lielākais talants ir spēt atvērt cilvēku, radīt drošības sajūtu, un tas automātiski rezultējās tajā, ka tas intervējamais sāk dalīties ar tādiem noslēpumiem, ko līdz šim nekad nav dalījies. Un pēc būtības tā arī ir tā veiksmes atslēga, radīt vidi ar savu klātbūtni, ar saviem jautājumiem, ar empātiju un visām šīm te skaistajām lietām. Un kā radīt to vidi, jo mums iekšējiem auditoriem arī ļoti svarīgi, ka tas cilvēks pretī tā kā atklājas un stāsta tā detalizētu to informāciju, varbūt pastāst kaut ko vairāk, tā, lai mēs iegūstam pilnu ainu par to, kas notiek. Kas ir tās pamatlietas varbūt? Tas vienkāršākais tāpat kā pārdevējiem. Ja mēs jūtam, ka pārdevējs kaut ko grib no mums, tad mēs automātiski varam aizslēgties. Ja? Ja mēs jūtam, ka tas otrs cilvēks neko īstenībā negrib, varbūt tieši otrādi grib mums palīdzēt, grib draudzēties, neko nepieprasa, mēs to jutīsim. Kaut vai no ķermeņa valodas, no attieksmes, no vārdiem, kas tiek izmantoti. Un mēs no tās kopīgās situācijas sapratīsim, es jūtos droši, viss kārtībā, es neesmu apdraudēts. Kā rīkoties, ja tā pretējā puse atbild ar tādām īsām, strupām atbildēm un neko nevar izvilkt no viņa? Ko darīt? Tad jums vispār tas varbūt arī ir castinga jautājums. Nozīmē, kā jūs izvēlaties viesi. Ja jūs esat pirms tam redzējuši, ka tas viesis ir tāds nedaudz lakonisks vai pārāk radikāli lakonisks, varbūt neuzaiciniet to viesi. Tas ir viens no tādiem aicinājumiem. Bet, jūs nekad nezināt, kas notika pirms tās intervijas tam cilvēkam dzīvē. Un bieži vien tā arī nav mūsu teritorija, kur mums jālien iekšā ir. Līdz ar to jāpieņem lēmums. Varbūt tā tas ir. Tā bija domāts, tā bija plānots, neko mēs šodien nevaram izdarīt, un līdz ar to interviju, diemžēl, mēs nevaram publicēt. Jo jūs jau gribat, lai tas intervējumais vērās vaļā un kas atsīt, dalās ar savām idejām un sajūtām. Nevienmēr tā var notikt. Un kā ir auditā? Jo auditā mēs nevaram sagaidīt nākošo viesi vai nākošo sadaļu. Kā mēģināt tomēr vēl tur atvērt vai kā viņu nomierināt? Kā atvērt grāmatvežus? Jā, ne tikai. Dalīties ar noslēpumiem? Nezinu. Tur varbūt bišķiņ sarežģītāks tas viss pasākums. Bet, auditā, tu domā tā, kad mēs esam auditā un tad mēs runājamies ar grāmatvežiem? Jā, ne tikai grāmatvežiem. Mums jau ir dažādi cilvēki, ar kuriem mēs auditā runājam. Tas ir tāpat, kāda procesa īpašnieki, kāda procesa, tas varbūt, projektu vadībā, investīciju vadībā. Un tad skaidrs, ka varbūt pirmais, tā saskara ir tāda nebaigi patīkama, ja ka nāk auditors, bet pārsvarā tad ir tas, ko tu teici, ka tu nemēģini viņam parādīt, ka es tevi pārbaudu, bet ka mēs vienkārši sarunājamies un ka es gribu to procesu pilnveidot. Bet jebkurā gadījumā, lai cik tu mierīgs būtu, citreiz ir cilvēki, ka viņi atbild ar 5 vārdiem, kas tev īsti nedara, ja? Vai ļoti strupi, vai ļoti noraidoši, vai kļūst kaut kādi agresīvi, un tad jāspēj kaut kā nomenedžēt to sarunu, lai vēlreiz viņus nomierinātu. Jā, un atvērt. Ar auditoriem, kā auditors sagaida, jūs jau ir kaut kādas ekspektācijas par to, kas ir auditors. Kaut ko viņš gribēs no manis, viņš man pieprasīs. Pirms jūs esat satikušies ar tiem procesu veicējiem, viņi jau ir noskaņoti kaut kādā vienā konkrētā veidā. Un tad, protams, tas jūsu uzdevums kļūst daudz sarežģītāks, jo jums ir kaut kā viņi jāiesilda un jāatbrīvo tie cilvēki. Bet viņi atbrīvosies tikai no tā, kā jūs jutīsieties, kāda būs jūsu attieksme. Tāpēc neliels
iekšējs pozitīvs smaids, draudzīga attieksme, tāda sajūta, ka šodien es to nedarīšu pāri. Tas nenozīmē, ka es rītdien to darīšu pāri, bet es vispār to nedarīšu nekad pāri. Tu vari justies absolūti brīvi un mierīgi. Un tā nomierinošā sajūta, tas ir ļoti forši. Oprai Winfrejai, starp citu, viņai ir, ja tā ieskatās un paklausās, viņai ir kaut kas pat tāds mātišs tajā visā attieksmē. Viņa rada tādu mātišķu miera un rūpju sajūtu tam viesim. Kaut gan miljoniem cilvēku skatās to interviju no malas. Es nezinu, vai jūs varat to mātišķumu savā auditā pielietot, bet katrā ziņā tas nav kaut kāds formulējums, tā ir sajūta, tas ir mentāls stāvoklis. Bet vai ir kaut kādi piemēri vai kaut kādi icebreakeri, tad, kad es atnāku uz interviju, ko es varētu izmantot, lai izkausētu to ledu? Lai tā kā neizklātos cilvēki, bet vienkārši, lai tā kā atbrīvotos un būtu gatavi sarunai, tādai atklātai sarunai. Otram cilvēkam ir jājūt, ka viņš ir saprasts. Ja, tad tas nozīmē, ka ir pirms vēl kaut kādas profesionālas tēmas vai profesionāliem jautājumiem, jums ir jāatrod saskarsme tīri cilvēciskā veidā. Bet jāņem ir vērā, nevienmēr visi cilvēki ir gatavi ar visiem auditoriem vērties vaļā. Var sanākt un var nesanākt, tur nav nekādas garantijas, bet tam ir jātērē laiks, un tas ir tas triks, tā ir tā metode. Veltiet laiku, tās būs daudzas minūtes, pirms jūs vispār jutīsiet, kad ir atsalums kaut kāds izveidojies. Vai ir kaut kāda intervijas struktūra, kas ir tāda veiksmīgākā, lai tā saruna būtu vislabākā, vislabākā mums, auditoriem, visefektīvākā? Jā, tas, ko es tikko pieminēju, tas ir tā neatņemama sastāvdaļa. Jebkura intervija būtu jāsāk ar šo te kopsakarību vai kopsaucēju atrašanu. Jums ir jābūt uz vienas frekvences otru cilvēku. Tad, kad jūs esat uz vienas frekvences, jūs lēnām garā varat izzināt kaut kāds profesionāls jautājums un varbūt kaut ko, kas viņiem rūp. Un drīzāk radīt to sajūtu, ka es esmu konsultants, es esmu palīgs, es gribu palīdzēt tev, tavas rūpes un raizes novērst. Nevis es esmu varmāka, kas meklē kļūdas tavā dzīvē, kas, manuprāt, ir viena no tādām asociācijām ar auditoriem bieži vien. Jā, un cik liela nozīme ir ķermeņa valodai? Kā tev šķiet? Droši vien, ka liela. Jā, ķermeņa valoda ir vēl viens komunikācijas kanāls. Tas ir rupors, kas pastiprina to saturu, ko mēs mēģinām pasniegt. Bet redz kā, intervija nozīmē, tu uzdod kādu jautājumu, un arī tavējā stāja vai tava pozīcija, viņa arī uzreiz automātiski kaut kādā veidā nozīmē, ar kaut kādu nozīmi vai asociāciju iet tam jautājumu atbildētājiem. Un mēs jūtam, vai tu esi strikta vai formāla, vai kā tu esi tā inscenējusi savu pozīciju. Man uzreiz, kā tam cilvēkam, kam jāvarās vaļā, var likties aizdomīgi, kāpēc Līga tagad tāda iemācījusies kaut kādu pozīciju. Man liekas ļoti aizdomīgi, jo mēs pamanām visas mazākās daļas ķermeņa valodā. Ķermenis nekad nemelo. Ķermenis stāsta visu, kā es jūtos, ko es domāju, ko es cenšos izdarīt. Tur ir skaidra bilde uzreiz. Tā kā labāk pa ķermeņa valodu ir nedomāt apzināti, bet visu laiku piekontrolēt tik pa laikam, vai es esmu tas dabīgajā stāvoklī, vai man muguri taisni, piemēram, vai es esmu draudzīgā pozīcijā. Bet ņemot vērā, ķermenis vienmēr reflektē to, ko mēs domājam. Bet kā arī no tās otras puses mēs dodamies kā auditori, mēs varam mēģināt pirms tam jau izdomāt, ka mēs būsim atvērti, smaidīgi, nebūsim ļoti formāli vai vēl. Bet kā no otras puses pamanīt, ka cilvēki ir satraukušies? Jo man ir bijušas vairākas situācijas, kad man liekas, ka it kā tā saruna ir tāda mierīga, mēs izrunājam, bet tad es pat esmu pamanījis kaut kādas lietas, ka tas cilvēks tur, saka kaut kā tur šādi vai kaut kā, ka tu jūti, ka tomēr kaut kas varbūt līdz galam nav, vai ir kaut kādas tādas raksturīgākās tās ķermeņa pozas, kas liek manīt, ka otrs ir satraucies? Jā, tur ir ļoti, ļoti daudz mazu nianšu. Pirmais, kas parasti krīt acīs, ir acu skatienu novēršana vai šaudīgās acis. Var skatīties acīs un pēkšņi tu pamani, ka kaut kur viņš aiziet projām. Varbūt arī cilvēks kā aizdomājās, tas varbūt ir normāli, bet tu jutīsi uzreiz to starpību, kad kaut kas nepatā ir noticis. Nākošais ir bieži vien visādi neadekvāti pieskārieni sev. Ir tīpaši kakla teritorija, galvai, pakasīšanās, visādas tur parazītu kustības, tas arī var liecināt, kad pārliecībās sāk parādīties plaisas.
Un jebkura veida neadekvāta darbība, kas nesaskan ar saturu, ko cilvēks runā. Un līdz ar to tur nav tādu tā kā parametru, pēc kā skatīties, drīzāk jūs paši jutīsiet, saturs neiet kopā ar bildi. Un tas nozīmē ir plaisa. Tas varētu būt gan satraukums, gan arī, ka varbūt nestāsta kaut ko līdz galam. Tieši tā, un mēs varam nezināt, varbūt tiešām cilvēks ir ļoti godīgs, bet viņam kaut kas ir atgadījies viņa ikdienā vai dzīvē, kas viņam radīs to satraukumu. Tā kā mēs nevaram būt arī uzreiz pārsteidzīgi ar lēmumiem un secinājumiem. Cik svarīgi ir uzturēt acu kontaktu, jo citreiz īstenībā ir diezgan grūti intervijas laikā, tad, kad skatās acīs, ir grūti noturēt tās acis. Nē, redz kā, tas nav, ja es aizdomājos, man gribās noformulēt to domu sevī un tad viņu sniegt tev gatavā formā. Tas nav pašmērķis, ka es visu laiku tevī esmu iurbies ar skatienu. Ja? Bet acu kontakts ir drīzāk kā pieskāriens, acu kontakts ir kontakts, tāpēc tas ir vārdiņš kontakts, tas ir saslēgums ar runātājiem, un mans uzdevums ir nelaist vaļā šo izveidoto stīgu starp mums visiem trijiem pašlaik, un lai to varētu noturēt, man ir nepieciešams šis te acu kontakts, un dažreiz arī man roka pacēlās, lai es varētu vēl vairāk tā kā iekontrolēt vai izveidot šo te mūsu komunikācijas stīgu, kas ir attiecības pēc būtības. Mēs esam uz viena viļņa, vienā frekvencē, kas nav redzama, bet tas saslēgums ir jūtams starp mums trijiem. Ir tās situācijas, kad mums ir intervijas un kad mēs vienkārši sarunājamies, cenšamies izgūt kaut kādu informāciju no kolēģa, lai saprastu, kā tie procesi darbojas. Bet tad ir reizes, kad, teiksim, auditoram ir jāsaskaņo savus ziņojumus vai kaut kādi konstatējumi. Un tad mums ir jānāk tādiem pārliecinošiem. Mēs, protams, iesaistamies diskusijā pamatotā, bet mums ir savs viedoklis. Un vai mēs varam kaut kā ar ķermeņa valodu jau ienākot uzreiz parādīt, vai arī tad runājot par šo, ka šis ir nopietni, šim mēs piekrītam, šo mēs gribam, lai maina vai kaut ko dara savādāk. Kas ir tās pamatlietas, kā mums tam ķermenim būtu jāstāv? Nezinu, jāstāv taisnāk muguru, jāsēž vai kaut kā nopietnāk jārunā, varbūt savādāk jāizmanto tā balss intonācija, parādot, ka šeit mēs esam pārliecināti un gribam pārliecināt to otru pusi jau. Jā, un te būtu jāieslēdz sevī tāds saimnieka tēls, ka jūs esat iekšēji pieņēmuši tādu lomu, ka es esmu šeit galvenais. Jums nevienam tas nav jāsaka skaļi. Jums vienkārši jābūt sajūtai, ka es esmu saimnieks vai saimniece. Un uzreiz jums mugura taisnosies, jums pleci ies atpakaļ, jūsu gaita iespējams palielināsies, jūs apsēdīsieties pie galda tajā vietā, kura ir viscentrālākā, vislabāk izgaismotākā, un tas viss notiks automātiski, tikai tāpēc, ka jūs esat tajā tēlā. Jūs varat paskatīties Vairas Vīķes Freibergas uznācienu tajā Rīgas 800 dziesmu svētkos, kad pirms savas tās hrestomātiskās runas, kā viņa gāja lēnām, taisna mugura, bija sajūta, izrādās, ka mums ir karaliene Latvijā, es nemaz nezināju, dēļ gaitas bija sajūta, ka tā ir karaliene. Un tas ir tas mehānisms, kā jūs radīsiet apkārtējā vidē, te ir kāds ienācis svarīgs. Tad viņi nes kaut ko svarīgu, ir kaut kāda vērtība ieradusies. Es kaut kur lasīju, man šķiet, ka tava tā uzstāšanās un arī vispār viss jau sākas tajā mirklī, kad tu, teiksim, parādies pa durvīm. Piemēram, kad es nāku saskaņot, tad es nevaru palikt taisni, tā kā es apsēžos, bet man jau ir tiešām jāienāk jau gatavai tajā telpā, kur ir visi tādai, ka tur jau ir jūtama tā, jo tevi sāk novērtēt no tās pirmās sekundes, kad tu esi parādījies visu redz lokā. Un lai nesalūst, un lai tiešām, lai jūs noturētu visu to tēlu no A līdz Z, ir viena tāda metode, kas saucās tāda kino režijas metode, tas nozīmē, ka jūs mājās pirms šī pasākuma varat galvā iztēlēt cauri šeit sapulcei, kas notiks nākošā dienā, bet ļoti, ļoti detalizēti. Jūs redzat, kā jūs ienākat, jums nepatīk, kā jūs ienācāt, jūs piekoriģējat, liekat sev ienākt vēlreiz ar taisnāku muguru. Jūs redzat, kā jūs apsēžaties, jūs redzat, kā jūs atbildat uz jautājumu, jūs dzirdat, ko jūs sakat, un jūs iziet vienkārši mentāli caur tam maršrutam, un tas patiesībā iemācīs jūsu tam psihoemocionālam aparātam kaut kā pareizāk justies, būt sagatavotākiem nākošā dienā. Jā, ko darīt, ja auditorijā pēkšņi ir kāds cilvēks, kam tas viss nepatīk, kas visu noliedz? Es esmu atnākusi kā karaliene, es tagad stāstu, rādu savu ziņojumu, konstatējumus, un tad viens pasaka, Līga, tas viss ir galīgi garām. Kā noturēt to stāju, to taisno muguru? Pirmkārt, ir 5% no visām jūsu auditoriem, visiem cilvēkiem, kas jūs klausīsies, ir tie kritiķi.
Vienmēr tādi būs, vienmēr ir bijuši, vienmēr tādi ir. Vienkārši viņus vajag diagnosticēt, saprast, viss, kur ir. 5% būs jūsu kvēlākie fani. Tie, kas klapēs, plaudēs pie katra vārdiņa, ko jūs pasakat, un teiks, ka Dievs, nekas labāks nav bijis. 90% ir adekvātie, tātad tie, kuri vienkārši sekos, ņems vērtību un tā tālāk. Tātad tas ir viens. Tātad mēs esam sapratuši, kur ir viens kritiķis, kuram kaut kas nepatīk. Ļoti labi. Tas tagad ir tālāk jau tavs lēmums. Vai es pie viņa vērsīšos, vai es viņam paskatīšos virsū, bet, zin kā, labāk es strādāju ar adekvātajiem vai ar tiem faniem un netērēju savu enerģiju, ja tas nav nepieciešams. Otra lieta ir ētika. Tas nozīmē to, kādā veidā mēs atbildam un reaģējam uz šādu kritiku. Klau, tas ir pilnīgs sviests, ko tu tagad man izstāstīji. Ja? Un, protams, ka mēs nedrīkstam publiskajā kontekstā nekad sabojāt attiecības ar visiem pārējiem cilvēkiem, līdz ar to mums ir jābūt pirmkārt baltos cimdiņos, ētikas normas visaugstākās. Mums mēs varam pateikties pat par šo te kaut kādu viedokli, mēs varam palūgt, lai viņš varbūt nedaudz paplašina to savu skatījumu, to tēmu, ja tas ir adekvāti un ir laiks. Un katrā ziņā mums ir jārēģē uz šādiem cilvēkiem, un mums jārēģē tieši ar to pozitivitāti, ar to, kad ir parastā metode ir uzbūvēt lielāku kontekstu tajā problēmā vai situācijā, par ko jūs runājat, un parādīt, kurā teiksim, segmentā vai kurā nišā šim te plašiem kontekstam iederās šī te kritika, kā viņi iekrīt iekšā tajā puzlītē. Un tikpat labi jūs vienmēr varat izmantot maģisko latviešu vārdu subjektīvi. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Es ļoti cienu jūsu subjektīvo viedokli. Visam tas diezgan daudz atrasina. Vai ir ok, ja sākas tāda diskusija, teiksim, šis te kritiķis, viņš uzdot jautājumu, tad tu mēģini arī, vai ir ok kaut kādā mirglī pateikt, kad paldies par tiem jautājumiem, bet es jūtu, ka tā ir varbūt atsevišķa diskusija, un vai mēs varam sazināties pēc tam, vai tas ir kaut kāds variants, jo citreiz ir daži, kas jautā un saka nē, un tu jūti, ka tu nevari tikt uz priekšu, un kaut kā viņš tā kā jāapklusina uz to mirkli un jāiet tālāk. Jā, un tur tas ļoti normāli, ka jūs uzdodat spēles noteikumus, jūs izstāstiet, man diemžēl ir tikai 15 minūtes šodien, ko mēs varam diskutēt. Es jūtu, ka šī tēma prasīs nedaudz vairāk laika. Es būšu ļoti priecīgs vai priecīgi, ka mēs varētu ar jums satikties nākošreiz vai sarunāt tikšanos, vai arī es jums e-pastā atbildēšu, bet katrā ziņā es gribu atbildēt uz šo te jūsu tēmu. Un man vēl jautājums ir par tādiem agresīviem kolēģiem, varbūt, jo tad, kad mēs runājam par ziņojumu, tad ir arī tā, ka mēs tiešām diskutējam, bet citreiz ir kāds, kas mazliet viņu uzsvilstās, kuram nepatīk, un tad tur viņš jau sāk liekties pāri galdam, vai kaut kādas tādas pozīcijas. Un tas ir jautājums arī, kā varbūt tā ļoti ētiski un pareizi, bet tomēr arī apstādināt šāda veida uzvedību, lai tu vari doties tālāk uz priekšu. Jo parasti tad pārējie arī paliek mazāk, un viņš paliek tā kā lielāks un skaļāks aizvien tā viens cilvēks vai daži cilvēki. Pirmkārt, uz konfliktiem labāk nereaģēt ar konfliktu, tā kā ar kaut kādu arī līdzvērtīgu agresiju, tas nekur nepie kā labi nenovedīs. Jūsu attieksme arī noteiks to, kā tas konflikts atrisināsies. Ja cilvēks ir dusmīgs vai agresīvs, tas nozīmē, ka viņš šādā veidā rāda savas robežas, tās varbūt iekšējas vai ārējas robežas, bet viņam, attiecīgi, jūs esat kaut kur pārkāpuši kaut kādu viņam svarīgu tēmu. Viens variants ir, ja jums ir laiks izzināt, kas ir tās robežas un kāpēc tādas ir, un ļoti skaidros formulējumos pateikt, es respektēju tavu viedokli, es ļoti respektēju tavas robežas, es nākošreiz centīšos nepārkāpt tās, un es tev tagad gribētu izstāstīt mūsējās robežas, jo katram ir savas robežas. Un tādā situācijā jums ir jānonāk pie kopsaucēja, ja divi adekvāti cilvēki. Ja viens tomēr nepiekāpjās, tad, protams, mēs nevaram pārliecināt sienu, un tad mums ir kaut kāds cits risinājums ir jāmeklē. Ja? Bet ņemat vērā, ka ir cilvēki, kas nepiekāpjās, vienkārši principiāli, spītīgi. Un, lai mēs nonāktu pie kaut kāda kopsavilkuma, jābūt divām ieinteresētām pusēm. Un tad ir pilnīgi citas metodas. Vai nu mēs šķiramies, vai nu mēs meklējam kaut kādus vēl trešos, ceturtos alternatīvos variantus. Un kādai ir jābūt balss tonim? Šādās konflikta situācijās. Vai es drīkstu pacelt balsi un kurā brīdī es drīkstu pacelt balsi? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti atkarīgs no situācijas. Tāpēc, ka kaut kādās situācijās, protams, tu vari kļūt intensīvāks savā balsī, teiksim, tajā uzrunāšanas veidā, bet mans ieteikums ir tāds, ka mēs nejūtam tajā intonācijā aizvainojumu.
un mēs nejūtam kaut kādu agresiju, ka tu vēlies nolikt cilvēku kaut kādā stūrī vai vietā. Es teiktu tā, ka drīzāk tā ir neutralitāte, visu laiku ir konstruktīva neutralitāte, bet tu vari kāpināt intensitāti. Tu vari būt konstruktīvi neitrāls, bet intensīvs, spēcīgāks, jaudīgāks, bet neitrāls vēl joprojām. Iedomājies, vienkārši intensitāte ir skala no 1 līdz 10. Paspēlējies tajā skalā, bet nekad neiekāpa aizvainojumā vai apvainojumā. Un tad arī viņi jutīs, kad ir rekuris spēks. Un starp citu, šis varētu būt viens no tādiem spēcīgākiem veidiem, kā parādīt savu spēku pozīciju. Nedaudz skaļāk sāk runāt. Intensīvāk, pat ne skaļāk. Tā nav kliekšana. Tas vienkārši pēkšņi es tā kā draudzīgi ar jums runāju, bet es sāku runāt nedaudz skaļāk. Un tad pārējie visi telpā tā. Kaut kāds saimnieks te ir ieradies apmēram. Ja? Tāds triks vienkārši. Vai noslēgumā tu vari padalīties ar kaut kādu vienu ieteikumu, kas tev šķiet būtu svarīgs iekšējiem auditoriem, vai ko iekšējā auditorija varētu ņemt savā darbā vērā, komunicējot ar citiem kolēģiem? Jā, tas viens no tādiem svarīgākiem vispār komunikācijas ieteikumiem ir vienmēr izzināt, kas ir svarīgs vai būtisks tam jūsu sarunu partnerim, kas viņam ir vissvarīgākais. Varbūt tas ir brīvais laiks, varbūt arī viņam jauna frizūra ir vienalga. Un jums ir jāpievērš tā uzmanība un jānorāda un jāpasaka, vai varbūt tas pat ir kompliments, varbūt tā ir pateicība par veltīto laiku. Un aizmirstiet sevi, domājiet par to otru cilvēku. Tas ir tas, ko Dēls Karnegi vienmēr ir teicis. Un tādā veidā jūs iegūsiet labvēlību no jebkura cilvēka pasaulē. Liels paldies par šodienas sarunu. Man liekas, daudz labi tādi aspekti un interesantas mācības priekš mums iekšējiem auditoriem. Tā kā paldies un uz tikšanos. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Tā.